Pasažieri priecājās, ka varēs turpināt ceļu un ātri ieņēma vietas vilcienā. Auda jautāja pavadonim: "Kad vilciens dosies ceļā?" "Tūlīt pat, kundze. Mēs kavējam jau 3 stundas." "Un kad būs nākamais vilciens no San Francisco?" "Rīt vakarā, kundze." "Bet tas būs par vēlu. Pagaidīsim mūsu draugus." "Tas nav iespējams, kundze." Drīz vien vilciens pazuda miglā. Auda palika stacijā. Kopā ar viņu bija arī Fiks. Pagāja vairākas stundas. Putenis arvien pieņēmās spēkā. Bija augsts, bet Auda stāvēja uz perona, skatījās tumsā un gaidīja, kad atgriezīsies misters Fogs. Laiks gāja, bet Fogs un karavīri neatgriezās. Kas ar viņiem noticis? Vai viņi ir atraduši indiāņus? Varbūt viņi ir apmaldījušies sniegputenī. Visu nakti Auda nevarēja aizmigt. Viņa uztraucās un domāja, kas varētu būt noticis. Līdz rītam neviens tā arī neparādījās, bet ap 7:00 no rīta atskanēja šāvieni. Kāds tuvojās. Auda un Fiks izskrēja ārā un ieraudzīja, ka tuvojas jātnieki. Jātnieki signalizēja ar šāvieniem. Pirmie jāja Filēs Fogs, Paspartū un abi pārējie pazudušie pasažieri. Izrādījās, ka Paspartū un abi pasažieri bija nokļuvuši indiāņu gūstā. Misters Fogs un viņa biedri bija atbrīvojuši gūstekņus.